Labrīt, cienījamie apmeklētāji. Ja pulkstenis 10:05, tā kā taupīsim laiku un sāksim mūsu pasākumu. Tā kā gadu atpakaļ mēs prezentējam pirmo kapitāla tirgus barometru, ko mēs Signet banka izveidojam sadarbībā ar Letu. Toreiz tas barometrs aptvēra laika periodu, arī zinām vēsturisku laika periodu no 18. gada līdz 24. gadam. Un tad toreiz mēs konstatējam, ka barometrs rāda, ka kapitāla tirgus dinamiski attīstās. Un toreiz mēs arī apsolījāmies, ka šis būs ikgadējs pasākums, kad katru gadu mēs nomērīsim tā kapitāla tirgus temperatūru. Tā kā ir pienācis tas brīdis, kad mēs varam paskatīties, kas ir bijis pagājušajā gadā, kādas ir tas tendences un kas ir izdarīts pagājušajā gadā. Jāsaka uzreiz, ka pagājušais gads bija diezgan aktīvs. Tur notikās rekordliels obligāciju emisiju apjoms. Kopā 1,5 miljonus eiro ir tas finansējums, kas ir piesaistīts ar obligācijām un akciju emisijām. Kopumā notikās 32 darījumi kapitāla tirgu, respektīvi sākotnējas izvietošanas darījumi kapitāla tirgu. Protams, tie bija, kā mēs visi zinām, obligāciju izvietošanas darījumi, nevis akciju izvietošanas darījumi, bet pats par sevi darījumu skaits ir rekordliels Latvijas kapitāla tirgus vēsturē arī. Manuprāt, ir svarīgs ne tikai apjoms, bet arī darījumu skaits, jo tieši darījumu skaits mums norāda arī uz to, cik daudz uzņēmumi izmanto kapitāla tirgus instrumentus, lai piesaistītu finansējumu. Kapitalizācija ap 600 miljoniem, es atvainojos, diemžēl, jā, miljoniem eiro. Un lielākā emisija bija pagājušā gada Latvenergo, jauna obligāciju emisija, ar kuru viņi refinansēja gan esošu emisiju, gan arī piesaistīja papildus līdzekļus attīstībai. Tas bija 400 miljonu eiro apjomā. Jā, kas ir tipiskais Baltijas emitents? Tipiskais ir uzņēmums ar apgrozījumu 15 līdz, pat Latvenergo ir pat laikam vairāki miljārdi eiro gada apgrozījums. Protams, jebkuram emitentam ļoti vēlams, lai ir pozitīva EBITDA. Kaut gan mums Latvijas akciju tirgu ir emitents Kalve, kuram EBITDA ir ļoti neliela un apjoms arī neliels, bet viņš ir ļoti populārs tādu, zinām, varbūt entuziastu investoru vidū. Un savukārt investoru profils, viņš saglabājas apmēram tāds pats, kāds arī bijis iepriekšējā reizē, tā kā mediānas vecums ap 40 gadiem, 2/3, diemžēl, ir vīrieši joprojām, bet sievietes mēs redzam, ka arī diezgan aktīvi iesaistās, un arī dažas ir influenceres tieši, es pat vairāk teiktu, ka influenceres ir vairāk sievietes nekā vīrieši, kas sociālos tīklos popularizē kapitāla tirgus tēmu. Tā kā sieviešu iesaisti mēs ļoti ceram, ka arī uzlabosies nākotnē. Tā. Tagad pārējot pie cipariem, varbūt kapitāla tirgus statistika. Mēs redzam, ka kopumā obligāciju tirgu visās Baltijas valstīs šobrīd ir obligāciju emitenti ir 129, kas ir diezgan liels pieaugums salīdzinot ar 24. gadu. Un mēs redzam, ka Latvijā korporatīvas obligācijas apjoms ir izaudzis no 1,4 līdz 1,8 miljārdiem, šeit gan ir miljardi eiro, kas ir ļoti labs dinamisks rādītājs, un mēs redzam, ka obligāciju segmentā Latvijas tirgus apjoms jau tuvojas Igaunijas tirgus apjomam, un Igaunijas tirgus varbūt zinām mērā stagnē, bet Latvijā mēs redzam ļoti, ļoti laba dinamiska attīstība, par ko mēs varam, protams, visi priecāties. Savukārt pārējot pie labajā grafika, kur mēs redzam akciju tirgus kapitalizāciju, šeit tā aina nav tik rožaina. Jā, mēs redzam, ka šeit tirgus faktiski apjomi stagnē, izņemot Lietuvu, kur kapitalizācija ir palielinājusies, bet Igaunija, Latvija tie apjomi neaug, un arī, kas ir arī slikti, tas, ka emitentu skaits arī turpina samazināties. Emisiju statistika, tas ir tieši obligāciju segments. Te var redzēt, ka jaunas emisijas pagājušajā gadā visās Baltijas valstīs bija 6,7 miljārdi eiro. Lielāku daļu joprojām veido Igaunijas emitenti, bet Latvija šajā jaunu emisiju radītāja ir apdzinusi Lietuvu pagājušajā gadā. Mums bija 1,5 miljardi un lietuviešiem nedaudz mazāk nekā 1,5 miljardi jaunas obligāciju emisijas. Un, tas ir, manuprāt, ļoti labs radītājs un pierādījums tam, ka
kopīgais darbs, kas tiek darīts Latvijā kapitāla tirgus attīstības virzienā, viņš dod ļoti, ļoti taustāmus rezultātus obligāciju segmentam. Emitentu skaits, respektīvi, mēs varam redzēt, ka 24. gada emitentu skaits Latvijā bija 21, pagājušajā gada jau 32, un šis cipars aug, kas ir ļoti, ļoti labi. Te ir bedīga bilde, kas mums ir ar akciju IPO. Mēs ielikam arī 25. gadu, kur mēs varam redzēt, ka visā Baltijā notikās ap 1 miljonu eiro jauni akciju sakotnēji publiskie piedāvājumi. 24. gada Latvijā bija 2 sakotnēji publiskie piedāvājumi, kas nodrošināja vismaz kaut kādu rekordlielu patiesībā apjomu, 31 miljonus pagājušajā gadā. Bet šogad ir absolūtais sausums, un mēs redzam, ka akciju segments principā neattīstās šobrīd. Tāda bilde arī, kas parāda kapitāla tirgus nozīme kopējā finansējumā pūlā, kas ir pieejams, kas tiek izsniegts katru gadu vai piešķirts Latvijas uzņēmumiem. Tad, pagājušajā gadā bija pirmais gads, patiesība, kad caur obligācijām tika piesaistīts vairāk kapitāla nekā caur kredītiem. Protams, liela loma šeit spēlē Latvenergo liela obligāciju emisija, bet arī bez viņas mēs varam redzēt, ka obligāciju tirgus beidzot ir ieņēmis ļoti, ļoti nozīmīgu, pat vadošo lomu finansējuma nodrošināšanu Latvijas biznesam, kas ir arī ļoti, ļoti labs, manuprāt, radītājs. Tagad pie barometra. Tā. Labi. Ko mums rāda barometrs? Divi vārdi par metodoloģiju. Tad tiek mērīts investoru. Metodoloģija tāda pati, ka viņa bija iepriekšējos gados. Tad tiek mērīta investoru aktivitāte, tiek mērīts tirgus apjoms un tiek mērīta arī mēdīju aktivitāte. Jo mēdīju aktivitāte arī lielā mērā nozīme nosaka to, cik liela interese ir gan investoriem, gan arī potenciāliem emitentiem par kapitāla tirgu. Un tad šeit ir visu šos 3 radītāju dinamika kopš 18. gada. Tā kā mēs varam redzēt, ka barometrs kā tāds ir sasniedzis vēsturiski lielāko radītāju 226. Tas ir pret 100 bāzi, kas bija 2018. gadā, kas ir ļoti labi. To veicināja investoru aktivitāti ļoti lielā mērā. Mēs redzam, ka investoru aktivitāte arī sasniegusi rekordlielus apjomus. Tas ir gan darījumu skaits, gan darījumu apjoms, kas ir ļoti labi. Mēs redzam, ka tirgus apjoms turpina stagnēt, ko lielā mērā nosaka tas, ka mums nav joprojām liela uzņēmumu akciju kotācija biržā. Un mēs redzam, ka arī mēdīju aktivitāte viņi turpina tā diezgan stabili pieaugt, kas nozīmē to, ka kapitāla tirgus tēmai mēdīju telpā tiek piešķirta diezgan liela nozīme, bet kāda tieši tā nozīme, mēs parunāsim nedaudz vēlāk, par to būs atsevišķa prezentācija. Tie galvenie izaugsmes indikātori, tad tirgus apgrozījums ir izaudzis par 24%, kas ir ļoti labs cipars, un viņš arī lielā mērā noteica to, ka barometrs ir sasniedzis savu vēsturiski labāko līmeni. Mēdīju telpā publikāciju skaits ir pieaudzis par kapitāla tirgu pa 18%. Visus radītājus mēs redzam, ka ir bijusi kaut neliela, bet tomēr izaugsme. Un tagad nedaudz varbūt par tiem secinājumiem un atziņam par to kapitāla tirgus vide, kas bija pagājušajā gadā un kas arī šobrīd notiek. Tā kā, pirmā atziņa ir tāda, ka obligāciju tirdzniecības segmentā mēs redzam ļoti labu dinamisku izaugsmi, un mēs varam cerēt uz to, ka tā dinamiska izaugsme arī turpināsies nākotnē. Vidē investīciju summa darījums vienā darījumā arī kļūst lielāka. Tas nozīmē, ka investori, tādi lielāki, varbūt privāti investori, investē lielākas summas tieši Latvijas kapitāla tirgu, kas arī ir ļoti labi, jo institucionālo investoru iesaisti un arī lielo privātu investoru iesaisti, viņi ir ļoti svarīga. Iepriekš mēs redzējām, ka retail investoriem ir krietni lielāka nozīme kapitāla tirgu, bet, protams, tikai uz retail investoru pleciem kapitāla tirgus attīstību pieprasījuma pusē nevar iznest. Un līdz ar to, ja mēs gribam redzēt to tālāku kapitāla tirgus apjomu dinamisku izaugsmu, mums vajag redzēt arī vairāk institucionālu investoru iesaisti kapitāla tirgu, kas šobrīd arī notiek. Tirgus piedāvājuma pusē, respektīvi emitentu pusē, attīstība ir diezgan gausa joprojām.
Un to nosaka, manuprāt, divi faktori. Viens faktors ir finanšu pratība. Finanšu pratībā daudz tiek darīts, bet uzņēmēju vidu finanšu pratība joprojām ir temats, kas ir attīstams, jo neskatoties uz visiem pasākumiem, kas tiek veikti, tomēr lielākā daļa Latvijas uzņēmēju joprojām neuzskata kapitāla tirgu par tādu reālu instrumentu, kā var piesaistīt finansējumu savai attīstībai. Nu, un otrs, protams, faktors ir IPO trūkums, kas lielā mērā nosaka, veido to aburto loku. Ja. Nav labu pozitīvu piemēru, potenciāli emitentu vidu ir līdz ar to tāda neizpratne par to, ka šis tiešām ir labs ceļš, kas ir ejams, un tas veido tādu aburto loku, kuru ir ļoti grūti pārraut. Investoru uzvedība, mēs jau pieskaramies tam, ka apjomi aug, tā kā par mēdīju diskusijām mēs arī parunāsim nedaudz detalizētāk vēlāk. Tā kā investoru uzvedība mums principā priecē. Tas varbūt galvenais atziņas ir tādas, ka Latvijas kapitāla tirgus attīstība šobrīd ir asimetriska, ir ļoti spēcīga un pozitīva dinamika obligāciju segmentā, bet absolūti nepietiekama akciju tirgū. Un, lai panāktu kvalitīvu izrāvienu, tad jābūt kaut kādam grūdienam. Mans personīgais viedoklis, ka tu grūdienu var nodrošināt tikai valsts. Valsts mums ir biznesa vide lielākais akcionārs visos uzņēmumos. Neviens privātais investors nav tik liels investors Latvijas ekonomika kā Latvijas valsts. Un tas, ka Latvijas valsts nav spējīga joprojām pieņemt pareizus lēmumus un virzīt uzņēmumus kapitāla tirgumu, tas, protams, nosaka arī to, ka privātie uzņēmēji nevar redzēt tos pozitīvus piemērus, no kuriem iedvesmoties un veikt akciju kotāciju biržām. Jā, mēs arī paralēli barometram veicam tādu nelielu uzņēmēju aptauju par dažādām tēmām. Protams, viņi visvairāk bija saistīti ar finansējumu pieejamību, kapitāla tirgus, izpratni finanšu pratību un tam līdzīgi. Tātad tie galvenie cipari ir tādi, ka tikai 20% no Latvijas uzņēmējiem plāno tuvāko 12 mēnešu laikā piesaistīt finansējumu, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti zems cipars, un viņš arī lielā mērā nosaka to varbūt papildus faktoru, kāpēc mēs neredzam dinamisku kapitāla tirgu. Tas ir ambīciju trūkums, ja, un tādu veselīgu tieši ambīciju trūkums, jo ja ir ambīcijas, tad nepieciešams finansējums, un ja finansējums netiek pieprasīts, tas nozīmē to, ka to ambīciju tomēr trūkst, un nauda attīstība īsti nav nepieciešama, un attīstība arī ir zemāka. Tā kā šīs 20% cipars, manuprāt, ir diezgan traģisks Latvijas ekonomikam. Tāpat laikā 44% no uzņēmējiem ir dzirdējuši par kapitāla tirgus piedāvātajām iespējām, kas, manuprāt, ir diezgan labs cipars, bet atkal ir dzirdējuši vai zina, ka viņi grib to izmantot, tas ir pilnīgi divas dažādas lietas. Un 16% ir apsvēruši domu mainīt savu uzņēmumu finansējušo banku. Man liekas, tas arī ir diezgan tāds ievērojams cipars. Tas nozīmē to, ka uzņēmēja mobilitāte izvēloties banku tomēr Latvijā pastāv. Jā, tad tagad tie cipari nedaudz detalizētāk un dinamika. Mēs redzam, ka dinamika īpaši nemainās, ja tā vēlme piesaistīt finansējumu stagnē. Ļoti liels uzņēmēju skaits, vairāk nekā puse, neplāno piesaistīt finansējumu, nevis nezin vai domā, bet reāli neplāno. Un šis cipars arī, manuprāt, ir diezgan slikts un biedējušs. Kādam mērķim tiek plānots piesaistīt finansējumu, dabiski, ka lielākais procents saka, ka tā ir uzņēmuma attīstība. Šogad mēs bijām uzdevuši arī precizējušo jautājumu, tas ir attīstība ar apgrozāmu līdzekļu finansēšanu vai attīstības plānu realizāciju. Līdz ar to tas cipars ir samazinājies optiski no 70 līdz 51%, bet tāpat laikā, tagad mēs redzam, mēs arī turpmāk prasīsim dinamika, cik lielā mērā tā ir tāda fundamentāla attīstība, vai arī vienkārši apgrozāma līdzekļu finansēšana. Viedoklis par daudzveidību priecē tas, ka uzņēmēji arvien vairāk atbild apstiprinoši uz jautājumu, vai viņi uzskata, ka finansējums Latvijā pieejams ir daudzveidīgs.
Līdz ar to arvien vairāk uzņēmēji saprot, ka ne tikai ar bankas kredītu var finansēt savu attīstību, un tas ir ļoti iepriecinoša dinamika, jo tā liek pamatu tam, ka arī alternatīvi finansēšanas veidi, varbūt viņi šobrīd netiek izmantoti, bet tomēr uzņēmēji par viņiem zina, un tad līdz ar to arī nākotnē viņus apsvers izmantot. Un tagad tieši par kapitāla tirgu kā tādu, kā finansēšanas piesaistīšanas veidu. 27% ir dzirdējuši par obligāciju emisijām, 36% par akciju emisijas iespējām un 35% par piesaisti caur fondiem. No vienas puses šie cipari ir diezgan labi, bet no otras puses, protams, tas ir mazāk pat nekā puse. Līdz ar to šeit ir finanšu prātības jomā ļoti liels darbs vēl joprojām darams, lai to tēmu popularizētu. Tagad šis te grafiks, kas rāda aptaujas rezultāts par to, vai ir dzirdēts par kapitāla tirgus sniegtajiem iespējām. Un šeit mēs redzam, ka, diemžēl, pagājušajā gadā šis cipars ir samazinājies no 51% līdz 44%, un tāpat laikā ir pieaudzis to uzņēmēju skaits, kas saka, ka viņi nav dzirdējuši. Mūsuprāt, šeit to negatīvu dinamiku veido zinām mērā tas, ka varbūt viņi kaut ko ir pat dzirdējuši, bet tāpat laikā neveidojas tādā saikne starp to tēmu kā tādu un konkrēta uzņēmēju un viņa vajadzībām. Ja? Līdz ar to šeit atkal ir jārunā par to finanšu prātības trūkumu un arī labu piemēru varbūt trūkumu par to, ka kapitāla tirgus tēma, neskatoties uz to, ka viņi tiek popularizēta arī publiskajā telpā, tomēr trūkst tā saikne starp to, ka tā tēma ir laba tieši un vajadzīga tieši konkrētajiem uzņēmējiem. Tā kā, šeit cipari nav īpaši iepriecinoši. Vai plānojat izmantot, tas ir principā atvasinājums no iepriekšējā čārta, mēs redzam, ka kapitāla tirgus iespējas plāno izmantot, principā tie paši 11% uzņēmēju, kas to ir plānojuši darīt iepriekšējos 2 gados. Kāpēc neapsverat iespēju izmantot kapitāla tirgu? Šeit mēs redzam, ka palielinās principā izpratne par to, ka administratīvais sloks vai izmaksas nav tie noteicošie faktori, bet noteicošais faktors patiesībā ir zināšanas un pozitīvu piemēru trūkums. Ja? Tā kā pozitīvi piemēri kļūst par tādu izšķirošo momentu, lai privātie uzņēmēji pievērstu lielāku praktisku uzmanību kapitāla tirgumu. Un atkal šeit mēs redzam, ka joprojām lielākais īpatsvars no uzņēmējiem ir dzirdējuši par valsts faktiski piedāvātam finansējuma alternatīvam. Tas ir Altum programmas, tas ir Eiropas Savienības fondi. Un principā šeit, manuprāt, arī diezgan uzskatāmi var redzēt to, ka cik liela nozīme ir valstī ar savu piemēru un savu risinājumu pozicionēšanu, jo Altum ir ļoti veiksmīgs valsts radīts risinājums, Eiropas fondi ir arī valsts radīts risinājums uzņēmējiem, uzņēmēji uzticās un zina par šiem risinājumiem, tur ir labi piemēri, bet kapitāla tirgus, kā valsts piedāvātais risinājums caur savu uzņēmumu kotāciju biržā Latvijā šobrīd neeksistē. Un līdz ar to, caur šo prizmu mēs arī varam redzēt to, cik svarīgi ir panākt to, lai veiksmīgi iznāk publiskajā akciju tirgu vismaz viens valsts uzņēmums, lai parādītu to, ka valsts šo virzienu uzskata par prioritāru līdzās valsts citam atbalsta programmam. Šeit tādi secinājumi, ka Latvijas uzņēmēja finanšu prātības vērtējums apliecina, ka attīstība nav lineārs process. Tas prasa, protams, nepārtrauktu darbu un ieguldījumu un nepārtrauktu pozitīvu dinamiku. Mēs nedrīkstam apstāties un secināt, ka daudz kas ir izdarīts un varbūt pats par sevi vis tālāk notiksies. Mums jāturpina tas mērķiecīgais darbs, lai popularizētu kapitāla tirgu un radītu labus piemērus par kapitāla tirgu uzņēmēju vidū. Jā.
Tā, autora komanda, jā, nu es esmu tāds uzraugs tam visam projektam, bet ļoti lielu ieguldījumu ir veikuši Valters Smiltons, mūsu Signet bankas investīciju analītiķis. Liels paldies arī Svilāna kungam, Raivim Vilunam un citiem Letas nozaru ekspertiem un visai datu analītiķu komandai, kas strādājas pie šī barometra izveidošanas šogad. Liels paldies! Tā, jā. Tā, un tagad es dodu vārdu Ivaram. Viņš izstāstīs par tieši mediju aspektu saistību ar kapitāla tirgu. Sveicināti! Nu, sākumā, protams, var teikt, ka iepriekšējais gads ir bijis garlaicīgs, vai ne? Tā salīdzinājumā ar šo gadu. Jūs vēl nezināt, kas būs nākamie gadi. Bet tātad viena pasaule ir cipari, bet otrs, protams, ka ir tas, uz kāda fona šie cipari notiek, un arī kādēļ kaut kādas lietas notiek, vai arī gluži otrādi nenotiek. Un mēs apskatījāmies Letā pa 6 tādiem lieliem atslēgas vārdu pieminējumu blokiem, ielasījām iekšā, ja arī tā summa, tie, kas ir matemātiķi, uzreiz saprot, kļūda, datos, nē, ja kopēji apmēram 14,000 pieminējumu dažādos rakstos, tad, protams, ka vienā materiālā var būt pieminētas dažādas tēmas, gan obligācijas, gan kotācija biržā, IPO un tā tālāk. Bet arī par fonu un kontekstu. Konteksts vienmēr ir svarīgs. Mēs gada laikā ielasām mūsu mediju monitoringa sistēmā apmēram 1,5 miljonu dažādu rakstu. Līdz ar to tā aptuveni 1%. Protams, ka tie ir pilnīgi visi raksti par ekonomiku. Neesmu speciāli skatījies, jo tur arī, protams, ka ir klasifikācijas jautājums, bet, piemēram, kā 10-20% ir par ekonomiku no visiem, jo tie ir pilnīgi visi mediju materiāli. Tad, vai tas ir daudz vai maz, 14,000, es tomēr teiktu, ka tas ir pietiekami daudz, lai varētu izdarīt arī kādus secinājumus. Un tas kopējais secinājums uzreiz arī pasako šeit, ka ir tādas, es teiktu, 2 pasaules, kuras notiek. Viena ir uzņēmumi, kuri dara, un kā jūs tālāk redzēsiet arī, tad, kā mēs secinājām, arī obligācijas ir tas klusais darba zirdziņš, kurš velk to Latvijas kapitāla tirgu, varbūt nevienmēr pārāk krāšņi un ar drāmu un vēl kaut ko, bet ir, kā vienmēr, kā jūs zināt, arī savos uzņēmumos jums ir cilvēki, kuri bez drāmas dara lietas. Un tad ir otra pasaule, kas vairāk ir, protams, arī šī politiskā pasaule, kur ir ar lielo uzņēmumu kotāciju biržā arī Air Baltic un tā tālāk, kas ir tā otrā pasaule, kas reizēm uzsit tādus pīķus un tālāk paskatīsimies, kas tur notiekās. Šeit ir tādi mazliet amerikāņu kalniņi pa vidam bijuši, bet arī diezgan izteikti var redzēt, ka apakšā tā sarkanīgā rozīgā daļa ir obligācijas. IPO ir interesants stāsts, es tam arī pievērsīšos, un tur ir ļoti interesanti, kas veido lielāko daļu no šīs tēmas. Un par obligācijām tātad te 7,000 pieminējumi arī ir tādiem maziem pīķiem, 2 pīķiem mēs tālāk paskatīsimies cauri. Kopumā tātad tas stāsts ir, un kas mani personīgi pārsteidz, ka tur ir patiesībā ļoti, ļoti daudz dažādu pieminējumu, uzņēmumu, tur dzīve notiek. To, ko mēs arī tālāk Raivis arī par to saturu varbūt vairāk arī iedziļināsies, bet viena tāda sajūta, kas man bija, ka ir daudz vienkārši pieminējumu, bet ir varbūt maz to cilvēku stāstu un to, kas arī ieliek, un arī Roberta jau pieminētā kalve, kas arī, man liekas, ka ir viens labs stāsts, kā tu vari mazliet arī, tā teikt, pretoties cipariem un dabūt citu dinamiku, arī radot visticamāk tomēr to stāstu cilvēku galvās. Kā es teicu, daudz no tām jomām, gan IPO, gan obligācijas kapitāla tirgus atkārtojas vienas un tās pašas tēmas, tā kā būs viens uzņēmums, kur jūs redzēsiet tik pa brīdim cauri, Air Baltic, un arī obligāciju kontekstā ir 2 tādi, ja uz nedēļas bāzes mēs paskatāmies ciparus, kas ir bijuši, tad tādas mazi pīķīši arī ir redzami, bet arī šeit tātad, vairāk gada sākumā arī Latvija, kas ir piesaistījusi arī starptautiskajos tirgos arī pietiekamus lielus naudas apjomus. Kapitāla tirgus kopumā pieminējumu skaits arī ar tādiem mazliet pīķiem, bet kapitāla tirgus būtiskākās
lietas, arī jau gada sākums arī tā skaitā Air Baltica, arī dažādām vadības, korporatīvās pārvaldības izmaiņām. Savukārt gada vidū, atceraties, bija dažādas runas par lielo valsts uzņēmumu, gan kotāciju biržā, gan kuri te tur ies, kuri neies, un tā ir, atceroties pagājušajā gadā, ko mēs arī, man liekas, ierakstījām barometra tādā tekstuālajā daļā, ka ir vairākas bezgalīgas lietas, ko Latvijā var darīt, skatīties, kā deg uguns, kā tek ūdens, un kā mēs runājam par kapitāla tirgus attīstību. Un tomēr tas, ko arī es redzu tajā komunikācijas pusē, un ko jūs noteikti arī jūtat savā darbā, ka lielas pārmaiņas uzakumulējas pamazām, un ka no sākuma runā, un tad kaut kādā brīdī tomēr notiek kaut kāda rāvieni. Jā, pagājušais gads varbūt tur ir bijis interesants ar dažādām lietām, kas notika IPO pusē, bet tam mēs pievērsīsimies. Bet tā runāšana ir svarīga, kādēļ arī 20% no barometra svērtās vērtības ir tieši šai mēdīju vidē. Kotācija biržā, redzat, ir viens tāds pīķītis, un kotācija biržā tātad ir vasara, jūlijas, kad bija šīs arī tā skaitā jau ejot budžeta sarunās iekšā, bet arī, protams, LMT un TETA lielais darījums, ko šobrīd arī tātad tajā pieteiktajā jau dienas kārtībā ir domāts, ka viņš varētu tikt pabeigts jau vasarā. Es gan skatos uz Kristofu Petersonu, kurš ir pesimists un gribat sadarēt ar viņu, ka tas nebūs šogad. Fatālists, jā, viņš saucamies par pesimistu, bet par fatālistu. Jā, un, protams, ka šādas lielas lietas, un es domāju, ka lai nu kas, bet, piemēram, Ašarādena kungs zina, ka tu vari racionāli lietas ierakstīt, bet tā dienas kārtība, kas tur pa vidu pēkšņi notiek, tā arī racionālus, labus lēmumus reizēm novilcina vai vienkārši pārvērš kaut kādā brīdī arī par politiskas cīņas objektu. Un IPO mūsu interesantākais temats, un kā jums liekas, kas ir vispieminētākais uzņēmums IPO kontekstā pagājušā gadā bijis? Air Baltica, vai ne? Paldies, Ramon. Un apmēram, cik varētu būt no kopējā Air Baltica pieminējums IPO kontekstā, no tiem 3600, tāds procentuāli. Kāds jau nošpikojas? Profesionāļi, jā. Apmēram, jā, tā arī 2/3 no tā vai citādāk IPO pieminējumiem ir bijuši saistīti ar Air Baltica. Un vēl mazliet viņi arī šeit mazāk daļai saistīts ar iepriekšējo akciju emisiju, arī varbūt nav tik daudz, bet 6 pieminējumi arī, protams, ka ir gan ar valsts uzņēmumu kotāciju biržā un arī ar citu. Tā apmēram izskatās šī sadaļa, un tad es došu tālāk vārdu Raivim, kurš izstāstīs, kas tad Lācītim ir vēderā. Paldies. Labdien visiem. Jā, tātad mana daļa šajā darbiņā bija paskatīties uz to, kā tad mēdīji runā par šīm lietām. Tātad iepriekšējā prezentācijā mēs redzējām, ka runā, cik daudz runā, un 70% par Air Baltica. Tad varbūt jums jau radīsies kāds priekšstats, kā runā, jo, diemžēl par šo stāstu pagājušā gadā ārkārtīgi daudz pozitīvu, ko teikt, lai kā gribētos, baigi grūti atrast. Tur pat nav jābūt Kristapam Petersonam, lai par Air Baltiku nebūtu daudz pozitīva, ko teikt dažādu apstākļu dēļ. Tad, pirms es varbūt ķeros klāt pie pašiem rāmējumiem, īsi man jāieskicē tā Latvijas mēdīju telpa. Mēs principā dzīvojam, mediju telpā, kura sašaurinās. Ja mēs tā skatāmies, neatkarīgo, un šeit es domāju neatkarīgo redakciju skaits sašaurinās, bet es nedomāju neatkarīgās kā tur slepenās oligarhu ķetnes, kas kontrolē, bet vienkārši principā tīrais skaits, cik daudz mums ir redakcijas, izdevumi, producentu kompānijas, kuras
pašas veido savu saturu. Un lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji, protams, ja viņi pastiprināti neinteresējas par kapitāla tirgiem vai jebkādu citu, tā saucamo naudas tēmu, tad viņi uzzina pārsvarā to visu no LSM, Delfiem, TVNet, vēl dažiem tirgus līderiem. Vakarā varbūt paskatās panorāmu, varbūt paklausās Latvijas radio ziņu izlaidumu braucot mašīnā no rīta vai vakarā atpakaļ uz mājām. Un tad man bija interesanti saprast, kādu tad fonu šie mediji, vispārīgie mediji veido par kapitāla tirgiem un kāda ir tā sajūta tam vidējam Latvijas iedzīvotājam, kurš par kapitāla tirgiem neinteresējas, viņš visticamāk nevar vaļā šīs ziņas nemaz. Viņš redz virsrakstu un viņš labākajā gadījumā izlasa ievadu. Un kādu tad to kopējo sajūtu mēdīji rada un kas ir tas, par ko runā? Es izmantoju rāmējumu pieeju. Principā tie, kas ir mācījušies sociālās zinātnes vai bijuši kaut kur tūmā, noteikti šo ļoti labi zina. Arī studentiem ļoti mīļa lieta, ko izmantot bakalaura darbu pētījumos, tādēļ, ka tā ir klasika, bet tā ir klasika tāpēc, ka tas strādā. Vienkāršoti sakot, rāmējums ir tātad šis loks, un mēs varam uz gan beju paskatīties no virknes dažādu leņķu. Piemēram, ilustratīvs piemērs – kritumi akciju tirgos. Tur ir principā uzreiz mēs varam veidot divus dažādus stāstus par vienu to pašu notikumu. Viens ir šausmas, portfeļi mīnusos, viss ir traki, lielas bēdas. Otrs stāsts ir, lieliska iespēja iepirkties. Daudz uzņēmumu iepriekš bija pārvērtēti, šobrīd ir labākais laiks, kad iegādāties akcijas. Viens un tas pats stāsts, divi dažādi veidi, kā runāt. Tad, lūk, ko tad mums atklāja šie rāmējumi? Apskatot 2025. gadā 240, precīzāk 239 ziņas, apmēram 20 ziņas mēnesī. Populārākais ir korporatīvais stāsts. Un šis principā nav mēdīju darbinieku apzināti veidots rāmējums, jo lielāko daļu no šīm gandrīz 26% veido preses relīzes. Uzņēmumi sagatavo preses relīzi pagājušā gadā, tātad grasās emitēt obligācijas tādā apjomā. Mēdīji, kuri uzskata to par ziņas vērtu, pārpublicē principā šo preses relīzi. Neko nelabojot, neko nemainot, varbūt virsrakstu nedaudz piekoriģējot, vai tas būtu drusku ziņīgāks. Otrs ir uzņēmums ir sekmīgi emitējis obligācijas, atkal vai birža, vai pats uzņēmums atsūta preses relīzi, sekmīgi noslēdzies obligāciju piedāvājums, tik un tik naudas savākts, uzņēmums ieguldījis attīstībā un tā tālāk. To mēs tad atkal mēdīju šo vispārīgie mēdīju pārpublicē un tas ir stāsts par uzņēmumu, ap uzņēmumu, kaut kādi cipari, kas tam vidējam Latvijas iedzīvotājiem, visticamāk, ja viņš nav interesēts finanšu tirgos vai šajā konkrētajā vienā zīmolā, ko viņš atpazīst, neko daudz nepasaka. Toties pozitīvi ir tas, ka otrs populārākais ir iespēja un izaugsme. Tur gan ir jāsaka, ka lielu daļu artavas nes investoru klubs, stāstot par finanšu tirgiem kā par iespējām un izaugsmi, kur tu vari ieguldīt, tu vari šo stāstu. Tātad kritums tirgos, varbūt šis ir labs brīdis, kad iepirkties. Visiem rāmiem es cauri neiešu, bet es gribu paskatīties uz diviem, kas ir mazāk populāri cilvēku stāsti. Ja mēs runājam par vispārīgo mediju telpu, atkal Delfi, LSM, TVNets un tā tālāk, un tā joprojām kopumā bija 47 dažādi mediji, ko es apskatīju. Cilvēku stāstu praktiski nav. Visi, kas ir saskārušies kaut kur ar žurnālistiku vai arī ar sabiedriskajām attiecībām, zina, ka labākais veids, kā cilvēkiem, kas nav ieinteresēti tēmā vai stāstot par sarežģītām tēmām, labākais veids, kā veidot stāstu, ir caur cilvēkiem. Mēs nevis stāstam, ieguldot tirgos, tu ieguldīji 1000 eiro, dabūsi 100 eiro peļņu, bet mēs atrodam Jāni Bērziņu, kurš ir ieguldījis 1000 eiro, nopelnījis 100 eiro, un tagad pie esošiem degvielas cenām var gandrīz pilnu bāku pieliet, ja tāda palielāka mašīna. Bet mēdījos 2025. gadā, ja mēs runājam par klasiskiem mēdījiem, faktiski šādu stāstu nebija. Tur daži parādījās uz robežas, bet tādu, ko mēs varētu klasificēt, nebija, un arī finanšu pratība ir diezgan zema, 13,8% stāsti. Un man ir teorija par to, šie abi ir virzieni, kas no
Mēdīja prasa diezgan daudz resursus, jo tev tas Jānis Bērziņš, kurš ir ieguldījis, ir jāatrod, viņš ir jāpierunā, vai viņš pastāsta savu stāstu, un finanšu pratība, protams, arī pati pa sevi prasa, ka tas mēdījis šo stāstu padara, apdarina tādu saprotamāku, lielāku, aizraujošāku un tādu, kas arī izskaidro, kāpēc tev vajadzētu ieguldīt, ko tas nozīmē, ko šitais nozīmē un tā tālāk. Bet tā kā Latvijas mēdīju, tajā vidē par vispārīgajos mēdījos varbūt katrā redakcijā, pieņemsim, ir 1 vai 2 žurnālisti, kas orientējas uz ekonomikas tēmām, bet viņiem ir jānosedz viss plašais spektrs, sākot no biznesa veiksmes stāstiem, beidzot ar lielo makroekonomiku, valsts budžeta jautājumiem, un tad kaut kur jāpieķeras kapitāla tirgiem, viņiem vienkārši nav šo resursu, lai veidotu šos stāstus, kuri varētu vairāk cilvēkus iesaistīt. Nākamais es dalīju pa kapitāla tirgus tātad šos rakstus par tematiem, un šeit atkal šis principā pastiprina to iepriekšējo stāstu. Pārsvarā populārākais ir uzņēmuma stāsts, attiecīgi ir fokus uz to, ko tad uzņēmums darīs. Tu sekmīgi emitēji obligācijas, tagad attīstīsies, attīstīs ražotni, pārpirks tādu un tādu uzņēmumu un tā tālāk un tā joprojām. Un atkal šeit mēs redzam, ka privātā investora stāsts parādās maz. Pārsteidzošā kārtā uz visu to kopēju fonu pensiju sistēmas stāsti nemaz nebija tik daudz. Varam likt likmes, kā izskatīsies 2026. gada barometrs, vai būs pensiju stāsts augstāk šajā, vai nebūs. Visticamāk, ka būs. Un otrs, protams, ir regulācija un politika, kas arī ir viens no tiem tematiem, kas pats pa sevi atnāk uz mēdījiem. Jo tātad ministru kabinetā vai saimā vai vienkārši kāds partijas pārstāvs parunājas pa tēmu, viņa nokļūst vai letā vai pat tiešo pie žurnālistiem, mēs publicējam, tur nav atkal jāiegulda ārkārtīgi daudz šo papildus darbu. Galvenais avots šeit pavisam īsi ir, kas, protams, nav pārsteidzoši, ir eksperti analītiķi. Otrā vietā ir uzņēmums, kas tad atkal pastiprina to, ka mēs principā veidojam šo korporatīvo rāmējumu, mēs veidojam šo vairāk uzņēmumu stāstu. Ļoti institucionāli investori parādās diezgan maz, pārsteidzošā kārtā, man liekas, ka nedaudz vairāk. Un patiesībā uz kopējā, tās manas izlases arī politiķi nemaz tik daudz neizpaužas, lai gan varētu likties, ka ir diezgan daudz, bet patiesībā uz tā kopējā fona nav tik daudz. Un tad, protams, par tonalitāti. Tā kopējā tonalitāte šiem visiem rakstiem, vairums ir neitrāla, kas ir, protams, loģiski, tāpēc, ka tā ir tā labā žurnālistikas prakse. Mēs ļaujam lasītājiem, skatītājiem, klausītājiem pašam izdarīt secinājumus, bet otrs šeit, protams, ienāk tas, ka liela daļa tā satura, kā jau es minēju, ir pārpublikācijas. Un, tad, ja, teiksim, uzņēmums ir atsūtījis pārlieku pozitīvu preses relīzi, tad labi žurnālista darbs ir izravēt to pozitīvās daļas un atstāt vienkārši pašus faktus. Atstājot pašus faktus, mēs, protams, stāstu parādām sausāku. Man šeit nav slaidā, bet īsi es gribu pieminēt, runājot par tonalitātēm, ir, ka investoru klubs, kas ir šobrīd tāds vienīgais specializētais, kas dienu no dienas runā par finanšu tirgiem, šī mēdīja tonalitāte atšķiras tajā, ka principā visas šīs 4 sadaļas ir teju vienādas. Ir neitrāli, pozitīvi, negatīvi jaukta, praktiski viss vienāds, un tas liecina par to, ka ja tu katru dienu runā par šīm tēmām, tu nosēdz daudz plašāku jautājumu spektru, un tad arī mainās tie viedokļi un skatījumi. Savukārt, ja mēs izņemam investoru klubu ārā no šejienes, tad principā tas negatīvais stabiņš pieauga daudz vairāk, tāpēc, ka LSMs, Delfi, TVNets, Jauns.lv un tā tālāk pieslēdzas šīm tēmām, tad, kad nav labi. Iepriekšējā prezentācijā mēs redzējām pīķus. Janvāris, vasaras vidus pieslēdz šīm tēmām, un tad jau pats pa sevi tas tonis nebūs pozitīvs, jo, kā jau es iesāku savu prezentāciju, ar Baltika gadījumā pagājušā gadā maz pozitīvāko teikt. Tonalitāte par rāmējumiem šeit pavisam īsi. Kopumā mēreni pozitīva.
pie iespējām un izaugsmēm mēs redzam izteikti pozitīvu toni un risks un nestabilitāti, attiecīgi par tirgus kritumiem, visādām problēmām. Protams, ka būs izteikti negatīva, jo tas pats par sevi šie stāsti jau tur nav daudz ko pozitīvu stāstīt. Pie regulatīvā arī, kas ir tātad vairāk saistīts ar valdības komentāriem, Saeimas vai ministru kabineta lēmumiem, izteikumiem un tā tālāk, ir uzsvars uz nedaudz negatīvo virzienu, kas pats par sevi ir saprotams, jo mēdīji kopumā tradicionāli savu lomu redz kā sabiedrības sarksuni un tad uzdot šos jautājumus un censties saprast, vai un kā politiķi rīkojas, vai rīkojas pareizi un tā tālāk. Lūk. Un tad kopējā tā diagnoze ir tāda, un kur, manuprāt, ir lielākā problēma, ka Latvijas mēdīji resursu trūkuma dēļ. Es gribu uzsvērt, ka tas nav slinkums, tas pat varbūt nav nezināšana, bet vienkārši ir resursu trūkums, jo gan jau kā lielākā daļa klātesošo piekritīs, ka kopumā Latvijas mēdījos mēs par naudas lietām runājam par maz. Un stāstam par maz gan par biznesu, gan par ekonomiku kā tādu, un nemaz nerunājot par finanšu tirgiem. Un tad resursu trūkuma rezultātā Latvijas mēdīji veido ļoti tādu augstu un distancētu skatu uz kapitāla tirgiem. Principā šīs ziņas tam vidējam lasītājam, kurš neklikšķina, kurš nevar vaļā, viņš izlos tikai virsrakstu un ievadu, saka, klausies, Jāni Bērziņ, tu esi skolotājs Bauskā, tev nav par kapitāla tirgiem jādomā. Tas nav tev. Ej prom, ej palasī par sportu kaut ko. Šī ziņa ir domāta investoriem, baņķieriem un turīgiem cilvēkiem. Nemaz nedomā par šo, neskaties uz šīm ziņām. Jo tas ir tas, te, protams, vajadzētu papildus pētījumu, bet mēs varam secināt, ka tas ir tas netiešais efekts, ka mēs veidojam tādu augstu normatīvu uz cipariem, datiem, kas parastiem cilvēkam neko daudz neizsaka, veidotu stāstu. Un tad tas mans arī tāds kā ieteikums ir, ka ir jārunā, ir jāmudina mēdījus vairāk stāstīt un tā tālāk, un ir sevišķi, protams, sabiedriskos mēdījus, jo komercmēdījiem aizmugurē, protams, ir diezgan skaidrs aprēķins, un kamēr mūsu kapitāla tirgus ir maziņš un ir maza investoru kopiena, arī komercmēdījiem nav rentabli varbūt nodarbināt žurnālistu rakstot par kapitāla tirgu, ja viņš var rakstīt, piemēram, par kaut kādu citu tēmu, kas izraisīs daudz lielāku rezonanci un vairāk klikšķus. Tomēr sabiedriskais mēdījis caur sabiedrisko pasūtījumu var stāstīt arī par tēmām, kuras sabiedrībā ir svarīgas, jo kapitāla tirgi ciešā sazobē ir ar finanšu pratību. Jo, makroekonomika, tas, kas notiek Irānā un kā tas ietekmē degvielas cenas, tam vidējam cilvēkam ir forši zināt, bet tur viņš neko daudz nevar izdarīt. Bet savu finanšu pārvaldību viņš gan var ietekmēt, viņš var neļaut, lai inflācija apēd viņa naudiņu un tā tālāk. Un tad attiecīgi arī es nezinu, šeit nav, man liekas, neviens sabiedriskā mēdīja pārstāvs, bet tas aicinājums kopumā ir, ka būtu vairāk jārunā par šīm tēmām, sākot gan no biznesa, gan beidzot ar kapitāla tirgiem. Jo šobrīd ir tāda ļoti augsta un distancēta tā seja, un tāpēc nav brīnums, ka cilvēki arī nelasa un neinteresējas par to, jo šīs ziņas implicīti pasaka, ka tev nevajag par to interesēties. Tā, paldies! Paldies, jā, tiešām interesanti par to, kā tiešām. Es pat nebiju aizdomājies īstenībā par to, kā jāskatās dziļāk, tomēr tas saturs, nevis tikai to ziņu skaits, kas par kapitāla tirgu veidojas Latvijā. Bet tagad mums būs paneļa diskusija, kur mēs centīsimies kaut kā parunāt par to, ka padarīt dzīvi labāku kapitāla tirgu un Latvijas ekonomika kopumā. Tā kā Ašrādna kungs lūdzu ieņemiet centrālo vietu šajā panelī. Kreisā pusē, labi, tad lūdzu. Sēdināsim meitenes centrālajā vietā. Labi, jā. Tad Liene, lūdzu. Tā, kur Liene sēdēs?
Labi. Tā. Laikam šeit. Es apsēdīšu šeit. Centīsimies. Jā, tiek slīd. Tā. Ceru, ka mani dzird. Un tad apmēram 45 minūtes mēs esam plānojuši veltīt arī šai diskusijai. Un man prieks ir šeit priekšā sveikt mūsu šīs diskusijas dalībniekus. Latvijas Republikas finanšu ministrs Arvils Ašerādens, Roberts Idelsons, Signeta bankas valdes priekšsēdētājs, Liena Dubova, Nasdaq Rīga valdes priekšsēdētāja, Andris Grafs, Baltijas korporatīvā pārvaldības institūta vadītājs Latvijā, un Gundars Ruža, Latraps valdes loceklis. Un diskusijas pamatēma ir Latvijas kapitāla tirgus, un vai visi tirgus dalībnieki virzās uz priekšu vienādā tempā un vēlams arī virzienā. Un tas pirmais, ko es gribētu tādu ātro loku iziet un pajautāt visiem par kapitāla tirgu, barometra dati rāda, ka tas kapitāla tirgus ir bijis, jā, dažādi var likt atsauces un disklaimerus, bet tomēr aktīvākais, vismaz mērījuma vēsturē. Un vai jūsuprāt šis tēmas, pat ja viņš pieaug, ir pietiekams un vai mēs tomēr virzamies lēnāk vai varbūt normālā tempā, kā būtu vajadzīgs, ar ko varētu sākt ar Ašerādena kungu? Jā, paldies. Es gribētu sākt ar to, kad pateikt paldies par šo tirgus mērījumu. Tas, man liekas, mums visiem ļoti svarīgs, un tas, ko mēs redzam, tā aktivitāte aug. Raugoties no mana tāda amata pozīcijām vai finanšu ministrijas pozīcijām, protams, mēs redzam tirgu milzīgu latento pieprasījumu. Pieprasījumu pēc kapitāla, un tas, ko es lietoju, droši vien jūs izteicies dažādās auditorijās, mēs summējam visu uzņēmumu bilances un tad skatāmies kopējo vērtību un tad salīdzinām ar citām valstīm. Un man, diemžēl, vēl nav 25. gada dati, bet 24. gads ir, mēs redzam tātad sumāru visu bilanču saistības, Latvijas uzņēmumu saistības, tātad ir 18 miljārdi, tad Igaunijā tie ir 26 un Lietuvā 37. Ja? Tas saka, ka parāda tirgus, ko mēs redzam obligāciju tirgu, ir milzīgs latentais potenciāls, un mēs redzam, ka notiek dažādas formas, kā to potenciāli aizpildīt. Latvijas bankas kreditē vairāk, tātad plus 16%, 15% kreditēšanā, 25. gads mēs redzam tāda obligācija tirgus dinamiski attīstās, un mēs redzam, ka starptautiskās finanšu institūcijas nāk iekšā, EIPS, ERAPS, daudz citas lietas. Tā kā es teiktu, ka tas gaps, kas mums jāizpild, ir vismaz 5 miljārdi, un es teiktu, tas ir tas tuvākā laika nepieciešamais kapitāls attīstībai. Otrs ir, ja mēs skatāmies šobrīd, mēs plānojam nākamo Eiropas fondu periodu, un tad mēs redzam, ka apmēram tā aploksne potenciālā varētu būt 9,4 miljārdi, bet tā pašā laikā, teiksim, tāda valdības makroekonomiska diskusija saka, ka šī nauda absolūti nav pietiekama, lai mēs kaut kādus plānus atrisinātu izaugsmē. Tātad kopumā mēs vērtējam, ka vēl papildus ir jāatrod veids, kā tirgu investēt nākamajos gados vismaz 40 līdz 50 miljārdu eiro. Ja? Tā kā tie ir tie skaitļi, apmēram, ko mēs operējam, un tas ir tā kā 7 gadu horizontā. Tā kā ir, tātad vēlreiz, tas ir apstiprinājums šim latentajam potenciālam, un jautājums ir, mēs redzam, ka pieprasījums sāk veidoties, jautājums, vai mēs pietiekam ātri ejam uz priekšu, nē, vistrakāk mums, protams, iet ar aktīvu tirgu, jeb akciju tirgu, diemžēl šeit ir vairākas problēmas, neizlēmība valdības pusē, tas ir viens, bet tai pašā laikā, jāsaka, arī būšana IPO nav sudraba lode, ja, daudzām kompānijām pat varbūt, ka mēs nevajag būt tajā akciju tirgu,
jo tu vienkārši piemānīsi akcionārus, no otrais Igauniem arī neiet tik viegli ar savu enerģētikas kompānijas akciju laidienu, dabūja atsaukt visu akciju laidienu. Tā kā tur ir vienkārši jādomā, vai mums arī pietiekam daudz komandas managementā, kas spēj kalva, kā Roberts teica, jā, mazi entuziasti, bet ir pārliecinājuši tirgu. Ja? Nu, Latvijā mums tāda entuziasta nav. Tā kā es gribētu teikt, ka divas problēmas. Pieprasījums ļoti liels, vai risinājumi vēl īsti visi risinājumi nav pietiekami. Paldies. Labi, paldies. Roberts, tālāk. Jā, es domāju, ka atkārtošu vēlreiz to, ko es teicu jau sākuma, ka principā, man liekas, tā kapitāla tirgus attīstības dinamika ir ļoti laba. Un man šķiet, ka viss virzās pareizajā virzienā, bet, protams, vienmēr gribētos, lai virzītos ātrākā tempā. Un šeit, man varbūt nav kaut kā tagad tādu rekomendāciju vai sudraba lodes, kā to visu izdarīt, bet es domāju, tas ir, kā jau parasti, tas ir kolektīvais darbs. Un man šķiet, ka šī te prezentācijas parādīja arī to, cik liela loma ir mēdījiem īstenībā šīs tēmas pozicionēšana un popularizēšana, un tas, ka šodien nav laikam neviens sabiedriskais mēdījis, arī atnāca šo pasākumu, daudz ko pasaka par mūsu tieši sabiedrisko mēdīju biznesa tieši ziņu rāmējumu, varbūt izpratnes līmeni par to, cik nozīmīgs ir kapitāla tirgus mūsu ekonomiskai attīstībai, jo šeit, man liekas, mēs bieži vien mēs domājam par to, ka kapitāla tirgus tas ir svarīgi, šeit klātsošiem, ja, bet patiesībā pētījumi rāda, ka tas kapitāla tirgus neattīstība Latvijā, viņa ļoti, ļoti lielā mērā bremzē visu Latvijas ekonomiku, un tas visas sūdzības par to, ka mums ar to biznesu īpaši neiet un vispārējais, un kurš tad ir vainīgs, tas lielā mērā varbūt daudz no šiem jautājumiem tiktu atbildēt, ja mums būtu aktīvāks kapitāla tirgus, kas pavirzītu uz priekšu visu Latvijas ekonomiku. Man liekas, šī tā tēma, kuru, ja izpratni par šo tēmu veidotos vairāk gan mēdījos, gan arī politikas veidotājus, tad mēs arī redzētu krietni straujāku attīstību viennozīmīgi. Kā no biržas puses izskatās, Liena Dubova? Jā, lai neatkārtotos ar to, kas jau pateikts, es teiktu, ka es pilnīgi pievienojos tam, ka investoru pusi mums ir ļoti aktīvi, investori kļuvuši zinošāki, prasīgāki, aktīvāki, arī, es teiktu, turīgāki, un ir gatavi ieguldīt uzņēmumos lielākas naudas. Un tā vide šķietam arī no biržas tāda redzesloka izstāst ļoti labi. Ar uzņēmumiem, tur es arī varu tikai piekrist, tas temps, kādā uz biržu nāk jauni uzņēmumi, ir pārāk lēns. Nav tā, ka viņi nenāk, tas skaits un tā kapitalizācija varbūt tur nepieauga arī citu iemeslu dēļ. Ir uzņēmumi, kas pamat biržu, un tad faktiski katrs jaunpienācējs nekādu izaugsmi neģenerē, jo viņš vienkārši kompensē aizgājēju, kas arī tāds dabisks process, un tur mēs tā kā maz ko varam darīt. Bet tas, kad uzņēmumiem ir un valsts īpaši pašvaldību uzņēmumiem, ir milzīgs potenciāls. Man nav īsti atbildes, kāpēc tie lēmumi netiek pieņemti, kāpēc viņi tiek novilcināti. Mēs esam runājuši arī ar dažiem esošiem biržas uzņēmumiem, kas ir biržā, kādas ir viņu domas par to, kāpēc citi viņiem līdzīgi uzņēmumi varbūt vilcinās ar tiem lēmumiem, un faktiski tur izskanēja tāda varbūt interesanta, bet domāju diezgan trāpīga atbilde, kad patiesībā viņiem ir bailes. Un bailes viņiem uzņēmējiem ir no vairākām lietām vienlaicīgi. Pirmām kārtām viņiem ir bailes mazliet no tā biržas caurspīdīguma un tā publiskuma, ko birža paģēra. Un otrām kārtām viņiem vienkārši ir bail arī izgāzties, jo viss, kas notiek biržā, tas tomēr ir publisks process. Un tās ļoti cilvēcīgas un ļoti saprotamas bailes, un es domāju, ka mums visiem, un tur atkal ir jāvēršās pie mēdījiem un visiem pārējiem konsultantiem un bankām arī, kas strādā ar uzņēmumiem, lai šīs bailes, šīs bažas kliedētu, lai palīdzētu un pārliecinātu tos uzņēmējus. Nē, nav tik traki, mēs jūs nevedīsim publiskā piedāvājumā, ja mums pašiem nebūs pārliecība, kad viņš izdosies.
Jā, tāds nepārtraukts un milzīgs darbs mums visiem jāveic ikdienu. Tad es pareizi sadzirdēju, ka pieprasījuma pusē cilvēkiem nauda ir kopumā investori, būtu gatavi, un savukārt uzņēmuma pusē tātad šī stāstu veidošana arī ir svarīga. Tā Ašrādēn kungs grib piebilst? Ja? Maz piezīme par pieprasījumu pusi, tad, investoru pusi, tad pareizībā Latvijā tik laba situācija nekad nav bijusi no tāda potenciāla. Mēs teiktu, iedzīvotāju noguldījumi, un tas nav viena cilvēka noguldījumi, ir svārstās starp, tas ir pieprasījuma noguldījumi, ne jau depozītos, svārstās starp 11-12 miljārdiem, nesadalītā pēļņa ir virs 6 miljārdiem, es neesmu skatījies 25. gadu, bet virs 6 miljārdiem tā ir uzņēmuma nesadalītā pēļņa, un pensiju fondos viņi jau arī ir lielākie, jau pašlaik kā 10 miljārdi, tā kā es kopumā teiktu, ka šīs ir naudas summas, kas potenciāli tirgu ir pieejams. Tas jautājums, kā strukturēt tirgu un kā likt šiem te naudas līdzekļiem strādāt. Potenciāli ir vēl Eiropas komisija šobrīd liek milzīgi akcentu uz kapitāla tirgus attīstību, un arī lielās Eiropas finanšu institūcijas ir gatavas jebkādā veidā atbalstīt vai stimulēt jebkādas procesus, ko mēs esam gatavi šeit radīt. Ja? Tā kā es gribu teikt, ka tādā ziņā tā naudas piedāvājuma puse ir ļoti iespaidīga. Tāda vēl nekad Latvijā nav bijusi. Tad 450 miljārdi, ko jūs minējāt, es teikšu 30, jā. Jā, nu tā vajadzība, otrā pusē, vajadzība un tās piedāvājums tomēr nav tā, ka galīgi jau, ka nav no kurienes to paņemt. Ja mēs runājam par 2000. gadu, tā situācija šobrīd totāli atšķirīga, jo naudas pieejamība ir ļoti liela. Labi, tālāk Andris Grafs, kā izskatās no uzņēmuma pārvaldības puses? Jā, katram nākamajam ir grūtāk atbildēt uz to vispārējo jautājumu. Var pievienoties iepriekšējiem runātājiem, jā. Bet piekrītot arī iepriekš teiktajiem, man liekas, akciju tirgu attiecībā uz IPO ir sausums, tad to tempu te ir ļoti grūti izmērīt, jo tā tempa nav. Un šeit, man liekas, ir ļoti svarīgi arī strādāt ar tiem mītiem, par to, ka iedzīvotāji to neatbalstīs, mums ir kaut kāds tur senā sliktā pieredze, kas ik pa laikam tiek kultivēta, un to, ko mēs arī izdarījām, tādu iedzīvotāju aptauju par to, vai vispār būtu interesi iegādāties valsts uzņēmuma akcijas, ja kaut kāda tāds notikums būtu, un 62% saka jā. Pie nosacījumiem, ka saglabājam kontroli. Un 32% saka, ka mēs esam gatavi likt arī savu naudu iekšā uzņēmumos, kuriem mēs ticam, kuriem ir izaugsmes stratēģija. Ļoti pieminēts Latvenergo un šis zaļās enerģijas virziens, ir pieminēts LMT darījums, augstsprieguma tīkli, tā skaitā arī ar Baltiku. Kliedējot šos mītus par to, ka neviens jau tur neatbalstīts, un tāpēc politiskajās diskusijās ir grūti pieņemt lēmumus, te dati rāda par pretējo, kad īstenībā tas lūzums ir noticis, droši vien tā paudze, kuram bija sāpīgas atmiņas un pieredze, šobrīd jaunā investora paudze, un tā aktivitāte tikai pierāda. Otrs, ko es gribētu pielikt tiem argumentiem, kas izskanēja šeit, gan Eiropas Savienības līderi, gan arī Latvijas valdība komunicē to, ka, skatoties, kas notiek ģeopolitiski, mums ir vairāk jāatstāja nauda reģionā, Eiropā, tad attiecīgi mēs varam skatīties, cik daudz pensiju fondu investē un kāds ir šis procentālais sadalījums, tur 7-8%, kas paliek mūsu ekonomikā. Un visu laiku tā sajūta ir tāda, ka Eiropā jau to vajadzētu darīt, lai tā nauda paliek un lai neaiziet uz Amerikas vai citiem attīstības tirgiem. Un to visu laiku man tas jautājums, bet mēs jau esam Eiropa. Latvija arī ir Eiropa. Un līdz ar to precīzi to pašu formulu piemērojot, man liekas, tas potenciāls ļoti liels. Skatoties kaut vai šos komerciālos lielos valsts uzņēmumus, es apskatījos, ka katru gadu tās investīcija apjoms ir aptuveni 1,2 miljārdi, un jau vēl lielāku daļu no šiem līdzekļiem aizstāt ar finansējumu no kapitāla tirgus, nevis paļaujoties uz budžetu, nevis paļaujoties uz Eiropas Savienības fondiem, iegūt visu ekonomiku. Tā kā temps varētu būt lielāks, jā. Labi, un beidzot esam nonākuši līdz uzņēmumiem. Latraps, viens no arī lielākajiem Latvijas uzņēmumiem, arī obligācijas pārsvarā laikam kapitāla tirgus. Gundars Ruža par to, kā tas izskatās no uzņēmuma perspektīvas. Man liekas, ka kopumā mēs bieži vien Latvijā esam apmierināti ar to, ka mums ir maz izaugsme. Un tas, ko, manuprāt, Roberts sākotnējā prezentācijā arī minēja, tas ir jautājums par ambīcijām.
lai izietu kapitāla tirgu, ir jābūt tiešām ambīcijām, ka tu vēlies izaugt. Un tas ir, protams, arī jautājums par paudzēm. Mēs zinām, ka jaunāka paudze noteikti vienmēr būs kaut kādā savā ambīcijās noteikti lielāka nekā tajā brīdī, kad mēs runājam par to, ka mums ir milzīgi miljardu apjomu nesadalītā peļņa, un tajā brīdī, kad ir uzņēmēji, kur ir gandarīti ar to, ko viņi ir paveikuši, viņiem droši vien tās ambīcija līmenis ir salīdzinoši mazs. Bet viena lieta, ko mēs aizmirstam, mēs bieži vien valsts līmenī runājam par valsts drošību, par kiberdrošību, par enerģētisko drošību, bet mēs nerunājam par kapitāla tirgus drošību. Un tajā brīdī, ja mums ir uzņēmumi, kur ir kotēti fondu biržā un tie lieli uzņēmumi, un tur ir iesaistīti lielas starptautiskas investīcijas, uzvalkot otru cepuru, kas ir man Latvenergo cepuru, var pateikt, ka tajā brīdī, kad Latvenergo izgāja ar 400 miljonu obligāciju kotāciju, tas pieprasījums pāri arī okeānam bija vairāk kārtīgs nekā tas esošais piedāvājums. Un ja mēs kā mazāk kā 2 miljoni nespējam novienoties par to, ka mums ir vajadzīgi ambiciozi uzņēmumi, tā skaitā arī valsts kapitāla sabiedrība, ambiciozi uzņēmumi, kuri aug, kuri varbūt pelna citur ārpus Latvijas vairāk kā 50%, un viņiem ir vajadzīgs šis kapitāla pieaugums, tad ir skaidrs to, ka tajā brīdī, kad ir politikā lēmums par to, ka jāizmaksā 90 vai 100% dividendes, tie ir, manuprāt, pilnīgi pretēji tie uzstādījumi. Un tad viens mums ir trūks drosmes, numur 2 mums trūks ambīcijas, un tas veidā beigās to, ka mums, tā kā mēs redzam, ka ir uzņēmumi, kas iziet ārpus šīs kotācijām, un tas pa lielam parāda to, ka mēs esam apmierināti tur, kur mēs esam, bet jautājums ir, kā to izaugsmu turpināt. Un Latraps gadījumā mēs ļoti aktīvi, protams, šobrīd strādājam pie Zirņu proteīnu rūpnīcas pabeigšanas, un tas ir bijis, protams, arī mūsu dzinulis iziet kapitāla tirgu. Un mēs esam, protams, arī ļoti pateicīgi par valsts un altuma atbalsta programmām, bet neizbēgami šai ambīcijai ir jābūt pāri tiem līmeņiem, ko mēs ikdienā esam apmierināti. Tā kā, manuprāt, labs jautājums, kā veicināt Latvijas uzņēmēju ambīcijas, bet tas ir vienīgais risinājums. Un, ja mēs tomēr skatāmies, arī ministrs kabinets ir noteicis mērķi būtiski palielināt akciju tirgus kapitalizāciju, un ir nosaukt jau uzņēmumi, tie gan nav valsts uzņēmumi, bet, piemēram, Rīgas pašvaldība, ir valsts uzņēmumi arī, Latvijas autoceļu uzturētājs, Rīgas nama pārvaldnieks, Rīgas ūdens tiek pieminēts un citi, bet varbūt jautājums Robertam arī skatoties no tā tirga, vai šie mērķi šobrīd izskatās realizējumi, ņemot vērā arī to, kas notiek pēdējās nedēļās arī kopumā pasaules tirgos un nemieras tāds apkārt. Es domāju, ka tie mērķi noteikti ir realizējumi, ja tie ir ļoti piezumētie mērķi. Ja. Un es domāju, ka, protams, pasaules finanšu tirgiem vienmēr zinām ietekme uz tā skaitā arī uz tik mazo kapitāla tirgu, kas ir Latvijā. Bet es domāju, ka šeit mēs runājam tomēr, ja mēs runājam par šiem konkrētiem 2 uzņēmumiem, tad visticamāk tie ir uzņēmumi, kas ļoti maz starptautisku investoru uzmanību piesaistīs, kad viņi parādīsies kapitāla tirgu. Mēs runājam par lielam vietējo investoru bāzi, un es domāju, ka Ašrāda un kunga pieminētie miljardi noteikti veido to pozitīvo bāzi, uz kuras noteikti vismaz uzņēmums RNP, kurš ir, principā, kuram ir plaša klientu bāze, tā skaitā, kas ir atpazīstams brands vismaz Rīgā, viņi var uz to retail investoru bāzes principā veidot savu akciju piedāvājumu bez jebkādam problēmām, pat īpaši nepiesaistot ārvalstu investoru uzmanību. Es domāju, tam otram pieminētajam valsts uzņēmumu, protams, nedaudz varbūt tas tā lietošu tā, nedaudz komiski, protams, izklausās, ka Latvijas autoceļu uzturētājs ir tas ledlauzis, kas ir tas valsts uzņēmums, kurš tagad, kas saka, lauzīs ledu un iedarbinās mums kapitāla tirgu, bet, ironiju, noliekot malā, vismaz viens lēmums izskatās virzās uz tādu pozitīvu pieņemšanu, un es ļoti ceru, ka tas process tiks novadīts profesionāli, jo tas arī ļoti svarīgs moments, ja. Mēs, protams, varam pateikt, ka valdība tur jāpieņem kaut kādu lēmumu, ja, bet kad lēmumi ir pieņemti, tad tālāk
tālāk tam procesa izpildījumam arī jābūt ļoti profesionālam. Ja? Un sevišķi pirmajā gadījumā viņam jābūt ārkārtīgi profesionālam, lai nesanāk tā, ka šis pirmais ledlauzes, ja tajā ledu kaut kur iestrēgst, un tad attiecīgi visi redz, ka nav tik spoža tā situācija kapitāla tirgu. Ja? Tā kā es domāju, ka mums veidojas jau kaut kāds pozitīvs traikšanas. Bet, protams, visiem, un arī no valsts drošības viedokļa ļoti, ļoti pareizs aspekts, man liekas, ja ārvalstu amerikāņu investori, amerikāņu fondi ir iesaistīti mūsu uzņēmumos, ja viņi viennozīmīgi izmantos visas iespējas ne tikai politiskā līmenī, bet arī tīri ekonomisku saikņu līmenī, lai nepieļaut Latvijas valsts drošības apdraudējumu. Ja? Un tas ir arī vēl viens aspekts, kurš ir jāņem vērā, pieņemot lēmumus par to, vai valsts uzņēmumam jābūt vai nav jābūt biržā un pieejamiem starptautiskiem investoriem. Tas ir tieši tas valsts drošības elements. Bet, tas zilonis istabā, ko es noteikti arī gribu uzdot par tiem lielajiem valsts uzņēmumiem, vai bez to, vai došanās biržā, vai cita mehānisma varbūt arī iespējami, vai bez viņiem kaut kas sāks kustēties kapitāla tirgū, kurš grib skatos uz Andri vai Lieni? Es droši vien mēs te visi šeit klātesošie. Tā atbilde ir, man liekas, ļoti, ļoti skaidra, jo tā situācija, vienmēr mēs prasām ambīciju un skatoties to 9% kapitalizāciju no IKP, no akciju tirgus un jauniem IPO, skaidrs, ka to mērķi sasniegt neizdosies, bet ambīcija tur bija. Un tur jautājums, kas tad īsti tur nenostrādāja, un arī šonedēļ valdībā bija plānos skatīt ziņojumu. Tad labi ir, ka ir Latvijas autoceļu uzturētājs, Rīgas nama pārvaldnieks, vismaz kaut ko tur var ierakstīt, kaut kāds process notiek, bet ir skaidrs, ka bez lieliem ambicioziem uzņēmumiem, kuri jānostrādā vairākiem faktoriem, attiecīgi arī vadības līmenī, kuri tic tam, kuri var piedāvāt tādu izaugsmes stratēģiju un skatīties globālāk nekā vietējo tirgu. Un, man liekas, autoceļu uzturētājs nenovērtētu pieticīgi, jo viņi arī skatās, kā varētu iekurāt šo Baltijas tirgu. Un tad ir jautājums par akcionāru, valsti kā akcionāru, kur tās galvas ir tik daudzas, kad ir viena ierēdniecības galvas, kas pieņem tos ikdienas lēmumus, un tad ir politiskais galvas, kur, protams, ir šo kotācijas redz vairāk kā risku, nevis tādu labumu. Tā kā ambīcija ir, man liekas, tas izpildījums arī nav noticis, un tad, ja skatās un arī analizē, šodien arī Saeimā turpinās diskusijas par to, kā mēs varam stiprināt šo valsts uzņēmumu pārvaldību. Un tad mums bija tāda iniciatīva celt valsts, nevis nodoklis, kur uzņēmēji arī sanāca kopā, mēģināja piedāvāt tādu daudzpusīgu risinājumu, kur daļa no šiem priekšlikumiem šobrīd ir Saeimā, jo valstī kā akcionāram ir jāpieprasa šī izaugsme. Un, piemēram, Latvijas pasta gadījums ir interesants riņķidānces. Teorētiski šis uzņēmums varētu būt pievilcīgs un skatīties uz kapitāla tirgiem un IPO, bet kurš tad inicēs to, lai izņemtu šo Latvijas pastu no tāda neaiztiekamā saraksta? Tātad ir tie uzņēmumi, kas ir ar likumu noteikts, ka nekādos apstākļos mēs tur investors negribam redzēt un ielaist. Un tā ir tā politiskā diskusija, ka ministri īsti tur nevirzīs, kurš tad to inicēs, un tas paliek tā gaisā karājoties, tā kā varētu, bet mēs netiekam līdz tam lēmumam. Tā kā arī šis ir ļoti svarīgi, ka mēs atveram durvis un nekas slikts nenotiek, ja mēs pat teiktu, ka visiem arī šiem uzņēmumiem, ja mēs saglabājām tādu pilnvērtīgu kontroli 75%, piemēram, sākuma posmā, lai mēs atveram durvis investoriem un lai šie uzņēmumi varētu augt. Finanšu ministrijas informatīvais ziņojums paredz arī vairākas lietas, kā tie kapitāla tirgus attīstībā varētu kaut ko mainīt, nodokļu regulējumu pilnveidu, kapitāla tirgus instrumentu popularizēšana, jaunu finanšu instrumentu attīstība. Protams, ka daudz dažādi, bet Ašrādien-kungs, kas jūsuprāt būtu, ja vienu būtu jāizvēlas, kas būtu tā, jo pieminētā sudraba lode, kas varētu pakustināt to tirgus priekšu? Sudraba lodes tur nav. Patiesībā es gribu teikt, ka lai ko mēs par to domātu, šodienas 2 pētījumi par mediju vidi ir ārkārtīgi svarīgi. Viņi parāda to, kādā veidā mēs kā sabiedrība funkcionējam. Un ir stereotipu kopums, kurā mums ir kaut kāds priekšstats, kas ir labi vai slikti un tā tālāk. Un tā stereotipu kopumā, visticamāk, ja mēs mērītu, kāda ir attieksme pret dalību kapitāla tirgu vai vispār pret naudas pelnīšanu, viņi nebūs laba. Ja? Nebūs laba. Un tas, ko mēs identificējam, viena problēma, mediji par to vispār nerunā. Un tas, ka
kad tas, ka sabiedriskais mēdījis runā tikai par aplūdušiem laukiem rudenī, vai kāda ir aizbraukši no Rīgas un tagad audzē kādus dārzeņus vai kaut ko, nekādā veidā nerāda labklājības modeli, kurā mēs vēlamies dzīvot, vai ekonomikas modeli. Un tā ir viena fundamentāla diskusija, visticamāk. Es nezinu, mēs varētu visi kopā kapitāla tirgus dalīt vai kapitāla tiešām iet runāt tikties ar sabiedrisko mēdīju. Protams, mums jāsaprot, kā tolerēt tās robežas, bet tas būtu pirmais, kuram būtu kaut kādā veidā jāatrod veids, kādā veidā runāt par šo. Ja mēs skatāmies Zviedrijas tirgu, tur ir pilnīgi cita veida kompleksitāte, kādā veidā par šo tiek runāts. Kāpēc es to saku? Politiskajā vidē, tā ir brīdī, kad es runāju par to, ka mums vajadzētu ar frakcijām, piemēram, par to, ka vajadzētu virzīties priekš kapitāla tirgu, tad es gribu teikt, tā divi ekstrēmi ir. Viens kolēģis vēl ir parlamentā, kurš bija ļoti cīnījās pret privatizāciju un skaidrs, Arvildi nekad tikai par manu līķi, es dabūju to sarakstu neprivatizējumiem uzņēmumiem, pat nerunāju. Ja? Tas ir man dzīves lielākais sasniegums, es to nekad neļaušu darīt. Tas, ko sarakstu, ko minēja kolēģis. Tad otrs ir līmenis. Protams, mēs runājam arī vienā citā frakcijā, kas arī ļoti uz uzņēmēju darbību orientēta. Tur bija viens no frakcijas deputātiem, kurš teica, gan jūs esat kosmonauts. Man te ir skaidra nauda ienāk tajā manā uzņēmumā. Es nezinu, kā viņi bankā atdot. Ja? Tu te pa kaut kādām akcijām runā. Restīvi tajā stereotipu kopumā kapitāls, kādā veidā attīstīt kapitāla tirgu, kā ieguldīt, kā iet uz priekšu, kā vispār uzņēmumi funkcionē. Sabiedrībā ir ļoti vājš priekšstats. Mēs labāk zinām, kā kaķim iet kokā, viņš tur uzkāp, tad jāpalīdz, tur brauc glābēji un ceļ viņu lejā. Ja? Bet tā kā es gribu teikt, ka tā ir viena ļoti svarīga lieta. Ja mēs runājam konkrēti par valdību, drusciņi piebremzēja to kapitāla tirgu ziņojumu, un viņš ir ārkārtīgi interesants periods šobrīd. Tātad ir šis te politiskā cikla beigu posms, pēc būtības tiek programmēts jaunais politiskais cikls 4 gadiem, un es vienkārši nedaudz mēģinu apsvērt tās domas, ar kurām iet uz to kapitāla ziņojumus priekš, un skaidrs, ka bija tā apņemšanās Kariņa uzsākot šo politisko ciklu, Kariņa valdībai bija tātad iet uz 9% kapitāla tirgu, tas būtu uz 9% līmenis, lai mums vispār pamanītu, ja? Jo šobrīd mēs izskatāmies no kapitāla tirgus viedokļa ar 1% kapitalizācijas līmeni, gluži tāpat kā visas Āfrikas valstis, ja? Un nav šaubu, ja mēs gribam nonākt kaut kādā labklājības līmenī, tas vienkārši nav diskutēt. Ja mēs tajā netiekam iekšā, nekas nebūs. Ja? Tā, to var pateikt. Tad mēs mēģinām tos 9% iezīmēt kā minimālo. Protams, ļoti, ļoti maz ir noticis. Ir nemitīgi, mēs esam iestrēguši politiskās diskusijās, un ko varētu darīt. Man jāsaka, ka labi, vismaz te ir izkustējušies pirmie ir Rīgas pašvaldība. Es nezinu, kur viņi paliek ar Rīgas ūdeni. Man liekas, tas bija visprecīzāk, kas varēja iet. Viņam ir milzīgi izaugsmes plāni potenciāli, ja viņi izveidot visu reģionālo sistēmu. Mēs skatāmies Stokholmu Vateni un apvienot Rīgas siltumu, tur ir milzīgs stāsts un tur varēja iet uz priekšu, bet tur kaut kas sabremzējās. Tad parādījās nama pārvaldnieks. Nama pārvaldniekā ļoti interesanta komanda ir tie cilvēki, kas paši ir strādājuši ar biržu un tā tālāk, tā kā viņiem plāni ir, un ja viņi saliks pietiekami labu biznesa izaugsmes stāstu, ne tikai namu, apsaimniekošanā, bet arī jaunu namu būvniecībā, tur ir ļoti liels potenciāls, tā kā tas varētu būt, bet valdības pusē man jāpiekrīt Robertam, varbūt šie uzņēmumi nav ko, mēs tad piedāvājam, tie nebūs tādi ledus salauzēji. Tā kā, ja mēs runājam par valdības pusi, tas, kas liekas, būtu jāpanāk šajā brīdī, ka valdība veidu un jāvienojas, ka mēs ejam uz to, ka vismaz nākamajā politiskā ciklā, kad ir savādāks valsts kapitāla sabiedrība pārvaldība modelis. Ja viņas ir ministrijā un ja viņas atbalsta ministrijas, tā teikt, pamperē vai komfortē ministriju dzīvi, tad, protams, neviena ministrija nekad no rokām to ārā nelaidīs. Ja viņas nodalīs atsevišķi un kaut vai veidos to, tā kā Somiem, tas solidījums stāsts, ka tiek pārvaldīts atsevišķi kā kapitāla sabiedrības un kā kapitāla viens valdības koncerns strādā, tad mēs varētu tikt arī uz biržu. Tātad tas tomēr sadzirdu arī un skatos arī uz Andri. Tātad tas pārvaldības modelis, principā šobrīd atvainojas čakarē, ka atbilstība ir svarīgāka par atbildību, risku uzņemšanās netiek akceptēta daudzos gadījumos, kopumā no arī publisko uzņēmumu puses. Un kapitāla sabiedrības padara ļoti ērtu ministrijas dzīvi, atrisinot ļoti daudz ministrijas problēmas. Piemēram, peļņu var izņemt no
Latvijas energo ārā un ielikt budžetā un tā tālāk. Bet es mazliet tagad atveru Pandoras kastes, bet tomēr tātad šis pārvaldības modelis, un tad man arī vēl viens varbūt papildus jautājums arī Lienai Dubovai tomēr par to, kā padarīt piedāvājumā saprotamāks un tuvāks arī tos kopumā investīciju vidē arī tā skatā nopirkt šos uzņēmumus. Varbūt tā Baltijas dimensija ir jāaktivizē, es nezinu, varbūt ir vajag apvienot uzņēmumus un Baltijas biržā, Baltijas padomes un beidzam čakarēties ar vietējo tirgu. Es atvainojos, provocēju, jā. Par pārvaldības modeli. Mašā Rēdenkungs, visas iespējas ir uzrunāt jūs kolēģis Saimā, jo mēs esam iesnieguši šī priekšlikums par to, ka tiešām šie komerciāli aktīvi un arī citi uzņēmumi, kuriem ir šis izaugsmes potenciāls, ir jāņem ārā no ministrijām un jāizmanto tā pieredze, kas ir Skandināvijā, Singapūrā, pat Rumānijā. Un tas priekšlikums ir uz galda. Un tas mainās tā attieksme nedēļa no nedēļas. Viena nedēļa, ka jā, to darām, otra nedēļa, kad īsti tur mums balss nepietiek, bet man liekas, tas ceļš, man liekas, ir pareizs un Somu modelis ir vistuvākais, ko mēs varam redzēt, kā tas ir tiešām nostrādājis. Un šobrīd to pat teorētiski nevar izdarīt, jo likums neļauj tādu aktīvu pārvaldnieku izveidot kaut vai, jo tikai ministrijas drīkst to darīt. Tā kā šī diskusija paralēli šim pasākumam notiek Saeimā šobrīd komisijā, un es tiešām ceru, ka deputāti ieklausīsies, un mēs pat varētu ielikt tās kājas durvīs, un tad mēs varam runāt, kuru modeli un cik daudz kādā veidā pārņemt, jo šobrīd vienkārši tas teorētiski pat nav iespējams. Jā, es varu pieminēt vēl vienu līniju, kas varbūt ir mazāk pamanīta, ko mēs uztveram ļoti stingri pret valsts kapitāla sabiedrībām. Pietiekami liela daļa ir dotēta no budžeta, un viņas ir pieklasificētas. Tātad, ja viņām tā dotācija pārsniedz 50%, tad viņi pieklasificēta pie valsts budžeta, un jebkura viņa kustība ietekmē budžeta deficītu. Tas, ko mēs šobrīd tātad stumjam ārā no mammas līgas, tās kapitāla sabiedrības, viena no tām Rīgas Satiksmi, tātad tur bija dotācija apjoms kaut kāds 60%, šobrīd viņi virzās uz 48%. Tas, kas mums ir vajadzīgs, lai šie uzņēmumi kļūst bankable, ja? Tad viņš var iet uz banku, aizņemties naudu vai arī emitēt obligācijas. Viņam vajag, 7. tramvaju līniju pagarināt, tad mierīgi var izlaist obligācijas, lai pagarinātu 7. tramvaju līniju. Līdzīgi pasažieru Latvijas dzelzceļa, tas būs grūti, bet ir pasažieru vilcienu daļa, kas ir pasažieru pārvadājumi un tā tālāk. Mēs skatāmies visām tām kapitāla sabiedrībām jābūt noteiktā laika termiņā ne vairāk kā 40%, 45% dotēt no valsts budžeta, līdz ar to viņi varētu nonākt aktīvās attiecībās ar komerci tirgu un varētu strādāt pie tā, lai aizņemtos resursus un emitētu obligācijas un tā tālāk. Pie Lienas Dubovas, jā, par to tirgus paplašināšanu, Baltijas mērogs. Jāsaka, ka no tāda investoru perspektīvas mēs jau kādu brīdi strādājam Baltijas. Mēs esam faktiski diezgan unikāls tāds reģionāls tirgus, tāds nav nekur citur Eiropā, kur 3 valstīs ir vienots tirgus, vienot noteikumi, viss šī infrastruktūra. Arī tā pēc tirgus vai post-trade daļa, ar ko mēs saprotam visu depozitāri norēķins, kur tie vērtspapīri pēc tam ceļo, tad, kad ir noticis darījums un glabājas. Arī tā daļa mūsu reģionā ir ļoti, ļoti saskaņot. Bet jāsaka, ka mēs esam diezgan tāda balta vārna Eiropas kontekstā ar šo integrāciju, jo starp pārējām Eiropas valstīm šīs integrācijas tādas nav. Un Eiropa vispār ļoti, ļoti, ļoti sadrumstalot šī ziņā. Un, ja mēs skatāmies no tādām iniciatīvām, tad tagad ļoti aktuāli ir tā uzkrājuma un investīciju savienība vai šī iniciatīva, kur Eiropa ir nākus klajā ar tādu veselu garu sarakstu ar dažādām lietām, kas būtu jādara, lai vispār Eiropā nojauktu šo valstu robežas, jo tas Eiropas viens no pamatprincipiem ir kapitāla brīva kustība, kas diemžēl kapitāla tirgos nestrādā, jo mums kā privātpersonai tur nopirkt vērtspapīru Spānijā vai Portugālē vai pat Vācijā ir diezgan sarežģīti. Tev tur jāiespringst, jāmēģina saprast, kā tu to vispār var izdarīt un kur tas vērtspapīrs glabāsies un tā tālāk un tā tālāk. Tas viss ir
diezgan problemātiski, un tāpēc Eiropā tā kā mēģina ar šo iniciatīvu šo te problēmu risināt un vispār tā globāli kļūt konkurētspējīgāk ar Ameriku. Jo Amerikā tas modelis ir tāds, kad ir diezgan daudz biržas, bet visa tā norēķina daļa, viss tas, kur tie vērtspapīri pēc tam ceļo, kur bankas kontos piezemējās, ir viena sistēma visā Amerikā. Un Eiropā ir 24 dažādas. Un viņām savstarpēji tā draudzības pakāpe atšķirās. Ir depozitāri, kuri nerunā savā starpā, ir kuriem nav interesi runāt un tā tālāk. Tā kā tur ir ļoti, ļoti daudz. Un šeit, man liekas, šis arī ir tāds pat no tirgus tādas struktūrāls viedokļa milzīgs potenciāls. Ja to izdotos Eiropā kaut kādā veidā atrisināt, tas pavērt iespēju arī mūsu uzņēmumiem piesaistīt to naudu arī no citiem investoriem Eiropā. No tās pašas Zviedrijas vai jebkur citur, attiecīgi tad viņi arī to varētu tā vienkāršot, saprotam, skaidri to vērtspapīru nopirkt. Un tāpat mūsu investori varētu šos Eiropas vērtspapīrus pirkt tikpat vienkārši, kā viņi tagad pērk Amerikas vērtspapīrus, jo tas ir daudz vienkāršāk. Tātad, šeit laikam vēl viena Pandoras kasta, ko mēs varētu atvērt, vienoties kapitāla tirgus, vai ne? Kad tas būs, visticamāk, grūti pateikt. Jā, es vienīgi noreaģēšu. Jā, komisāra Albuquerque ar šo strādā ļoti un mēģina virzīties priekšu. Baltija tiešām rāda, kā piemēra, kā vajadzētu darīt. Protams, viņi mums challenge'os saka, vai uztaisiet arī vienu regulātoru, tur mums reiz viss durvis ciet, viss logi ciet. Neviens neko tādu negrib runāt. Bet man jāsaka, ka šito pasauli mainīs nākamo 3 gadu laikā būs digitālo aktīvu tirgus. Ja? Tur ir viens skaidrs, ir amerikāņi sāk ar stablecoinu, skatīsimies, ka tiksim pie digitāla eiro, tas noliek banku pasauli pilnīgi citā vietā, jo tad var norēķins veikt arī bez banku starpniecības, tā kā viss tā infrastruktūra pie tā tiek šobrīd strādāts, un pat Latvijas valsts kase domā par valsts parādu tokenizāciju. Ja, tā kā tur ir tas mainīs, tur būs nenoliedzami. Arī, es jau Robertam teicu, tā viena lieta pie šodienas prezentācijas, mēs ļoti maz runājam par fintechiem. Ja. Fintechos stāv vēl es nesaku vēl tikpat daudz naudas, bet arī ļoti daudz naudas un lielās Latvijas platformas, kas ir Sunfinance, Mintos ir milzīgi Vācijā investīcija platforma. Ja. Tā kā neobligātā nauda jāiegūt Latvijā ir, ja, un caur fintechiem noteikti tas ir milzīgs tranzīts uz priekšu, un starp citu arī fintechi var nostrādāt arī kā milzīgi retail starpnieki tieši tajā, kā attīstot pietiekami labi tās tehnoloģijas, lai katrs tāds mazs investors, man dzīvesbiedrē teātrī tāds Arnolds, viņš ir administrators, viņam ir investīcija portfels, es nezināšu, cik viņam te 10,000, man nevienīgi prasa, Arvil, kas ir tas, bet viņš ir viens tēls, kur viens cilvēks rūpējas par savu nākotni, un viņš nemitīgi iegulda, kas ir tā, ko es izlasīju to, un tieši tā viņam tā atbild, viņam tūkst tā retail infrastruktūra, ja, kādā veidā to savu naudu izmainīt pret šādu tirgus aktīvu. Un man liekas, ka liela atbilde tajā ir, kādā veidā nākamajos gados attīsties fintech sektors un tieši piedāvās katram mājās datorā, tu vari visas lietas nokārtot. Jā, fintechs, es pareizi saprotu, arī pārtraucu, Rīgas biznesa skola ir uztaisījusi arī tādu fintech jomas kartējumu 126, man liekas, ka fintech Latvijā ir dažādi, tā kā tā pasaule ir. Bet man tomēr gribētos vēl Ružas kungam iedot vārdu, jo mēs atkal, protams, atkārtojam tieši to pašu, par ko mēs tur teicām, mēs par politiku, par vēl kaut ko, bet tā ikdienas uzņēmumu dzīvi tomēr mēs redzam notiek. Un tomēr par to finansējumu piesaisti jāizsat vairākās saparēs, Latvenergo padome un Latraps, bet ja jums kā uzņēmējiem ir jāpiesaista līdzekļi un arī skatoties apkārt tirgu, kas ir tie reālākie šobrīd instrumenti? Latraps, es saprotu, vairāk izmanto obligācijas. Kas ir tāds pragmatiski saprotamākais uzņēmējiem? Manuprāt, pamats, protams, visam ir kredīta resursu pieejamība no komercbankām, un tas arī, protams, ir Latvijas pamats finansējuma avots. Obligācijas ir tiešām interesants risinājums tajā brīdī, kad tu skaties pēc ilgtermiņa garās naudas, kur tu apzinies to, ka iespējamā varbūt atdeve ir nevis nākošā gadā, bet varbūt pēc 4-5 gadiem. Un, ja mēs salīdzinām ar Vāciju, tad, protams, obligācija tirgus, Baltijā viņš joprojām ir salīdzinoši dārgs. Mēs runājam par 7-10% no aizņemtās naudas,
tad, protams, no investoru viedokļa tas ir pievilcīgs piedāvājums. Uzņēmējiem, protams, ir jāsaprot, ka viņam jāsaņem ir vairāk, jo beigās jau bez procentiem arī kaut kas ir jānopelna. Tā kā es teiktu, ka tas akciju tirgus viennozīmīgi beigu rezultātā ir tas saucamais drivers, un mums ir jāspēj parādīt Latvijā kā sabiedrībai, kad ne tikai tajā brīdī, kad ir šie uzņēmēji saņemās un aiziet akciju kotācijā, ka viņi ir to izdarījuši, bet ka beigās sabiedrība redz, ka šīm akciju vērtība pieaug. Diemžēl šobrīd mēs neredzam šo tendenci. Pat tajā brīdī, kad mums ir labi atpazīstami uzņēmumi, spēj šos savus peļņus un EBITDA rādītājus tiešām dubultot, tās vērtības krītās. Un ja mēs nespēsim parādīt, ka mums ir Latvijā 1, 2, 3 tiešām lieli būtiski veiksmes stāsti ārpus Latvijas kā sabiedrības, kur ir tiešām starptautiski investori piesaistīti, kuri redz, ka salīdzinot ar citiem Eiropā salīdzināmām investīcijām, šeit atdeve ir labāka, dividendes iespējams pat ir tādas pašas. Mums tie izaicinājumi saglabāsies. Mums ir vajadzīgs kapitāla tirgus, kas rada investoriem pārliecību, ka mēs redzam, kā tas ir ar ASV, kad tas pats slavenais SP 500 indeks, viņam ir izaugsme tur 7, 8, 10% gadā. Es domāju, ka tas ir tas, kas īstenībā nedaudz biedē arī noteikti Latvijas uzņēmējus, kad viņi redzēs to stāstu, kā ir līdz šim. Un valstī šajā gadījumā ir jārada platforma, kad ir šis 1, 2, 3 veiksmīgi uzņēmumi, kas rada šo pienesumu Lietuvā. Viens no šiem enerģētikas uzņēmumiem ir veiksmes stāsts, ko var parādīt, un viņš ir flagmani šobrīd Baltijas tirgu. Tā kā ja ir ambīcijas un izaugsme, un Lietuvā mēs redzam, ka šiem uzņēmumam arī ir lielas ambīcijas un izaugsmes potenciāls, viņi izmanto šo potenciālu arī, lai reklamētu valsti, jo patiesībā labas daudz ziņas fondu biržā ir sava veida mārketings un komunikācija. Un tajā brīdī, kad mums ir dažādās Eiropas valstīs šie veiksmes stāsti caur kotētiem fondu biržas uzņēmumiem, ļoti daudz arī citu valstu cilvēki sāk interesēties par valsti, kas notiek šajā valstī, un iespējams, ka turisms un vispārējais ir tālāk saistīts. Tā kā meklējam to veiksmes stāstu un mēģinam tomēr būt drosmīgi un izdarīt vairāk nekā varbūt mūsu iepriekšējā paudze ir mūs, kā teikt, limitējusi. Mēs nonākam beigās arī atkal pie veiksmes stāstiem par to, ka arī uzņēmējiem pašiem ir jāstāsta. Un es tomēr šo diskusiju gribētu pabeigt arī tādu mazliet provocējošu jautājumu. Pēc gada mēs noteikti sēdēsim atkal šeit pat un spriedīsim par to, kas tur būs noticis un ko mēs noteikti nebūsim gaidījuši. Bet katru no jūsu prognozēm vai nākamajā gadā vismaz viens uzņēmums būs IPO, tātad izgājis biržā, un kurš tas varētu būt, ja kādam ir prognozes. Es mums, ka zinu, Ašrādien kungam ir bīstam izteikt visādas prognozes, jo politiski tur var ietekmēt, atkal tur Saeimas komisijā, kāds nolēms tieši to uzņēmumu nevirzīt, bet ārpus jokiem, jā, tāda jūsu sajūta būs, nebūs, kuri ir reālākie? Bet es sākšu, ja es domāju, ka, ja mēs runājam par 26. gadu, ja, tad man kaut kā pārliecība nav, jo tomēr tas sagatavošanas posms, viņš parasti, sevišķi tur ledlauzējiem nosacīti, ja, viņš es domāju, būs bišķiņ ilgāks nekā tie 9 mēneši, kas ir palikuši šajā gadā, bet es domāju, ka ap šo laiku es ļoti ceru, ka mēs redzēsim vismaz Rīgas nama pārvaldnieku fondu birža veiksmīgi pabeigušu IPO, tā kā zin kā, tas ir jebkuram uzņēmumam ir īpašniekiem un ir uzņēmuma vadība. Un patiesībā, ja mēs runājam par tādiem uzņēmumiem, kuri pareiza korporatīva pārvaldība, ja, kur nav tas īpašnieks, kurš nosaka visu no A līdz Z, ja, tad parasti, un tas ir tā valsts uzņēmuma gadījumā, ja, jo valsts uzņēmumiem principā ir laba korporatīva pārvaldība, vismaz uz papīra. Un tad attiecīgi tādos uzņēmumos izšķirošā loma patiesība tam, vai uzņēmums būs vai nebūs kapitāla tirgu un cik tas veiksmīgi būs, tā izšķiroša loma ir vadība. Viņa pat nav akcionāri. Akcionārs var iedot
uzdevumu, viņš var nomainīt to vadību, ja viņi netiek galā ar to uzdevumu un tam līdzīgi. Ja? Bet ja vadība negrib kaut kādu iemeslu dēļ to darīt, ja, tad tas process nebūs vispār vai viņš nebūs veiksmīgs. Ja? Un RNP gadījumā es varu pateikt, ka var redzēt, ka gan uzņēmuma vadība, gan akcionārs Rīgas domas izskatā, viņi ir ļoti interesēti, viņi virzās, un es domāju, ka šis būs tiešām labs piemērs tam, ka vismaz viens pašvaldības uzņēmums mums būs fondu biržā. Ļoti ceru, ka tuvāko 12 mēnešu laikā tas notiksies. Labi. Kurš nākamais prognožu spēlē? Roberts pareizi pieminēja, lai uzņēmums aiziet fondu biržā, tur nepietiks arī 6 mēneši. Tas, es domāju, ir minimālākais režīms, un tajā brīdī tev jābūt savlaicīgai komunikācijai, un, protams, arī jārada pārliecība par to, cik tu būsi veiksmīgs. Tā kā, manuprāt, reālā dzīvē, droši vien mēs runājam jau par 27. gadu, un kaut kā man liekas, ka tie saucamie fintech uzņēmumi, tie ir tie, kas arī iet ārpus Baltijas, un tiem var iespējams tas kapitāls ir, varbūt kaut kādā brīdī ir nevis jāpiesaista no šiem te korporatīviem investoriem, bet iespējams, ka viņi iet caur fondu biržu. Viens gadījums ir bijis, tā kā varbūt, ka šis piemērs var kalpot 27. gadā par nākošo zvaigzni, un kāds būs tas saucamais politiskais lēmums pēc vēlēšanām. Šobrīd droši vien tas ir kafijas biezumos zilējams, bet, kā teikt, cerība ir pēdējā, ka mēs redzēsim arī kādu lielu veiksmes stāstu ārpus gaidītā. Jā, es varbūt no savas puses... faktiski tas, ko mēs tā kā redzam vispār, tā kā tirgos, viņam ir gan IPO tirgum, gan obligācija tirgum, viņam ir tāds cikliskums piemīt. Un ir gadi, kad ir šie piedāvājumi vairāk, un ir, kad viņu nav nemaz, un tā tālāk. Tad pagājušais gads bija izteikti vājš, visā Eiropā, arī Skandināvijā, arī mūsu bieži pieminētā Zviedrijas tirgu, kurš ir ļoti attīstīts un tā tālāk. Viņiem bija vairāk, daudz reizēs vairāk kompāniju pameta tirgu, nevis atnāca klāt jauni. Tā kā tādi gadi gadās. Šis gads, tā atkal, ja mēs tā globāli skatāmies, sākās gan Amerikā, gan arī Skandināvijā ļoti tāds spēcīgs. Šķita, kad visi tie apstākļi, lai uzņēmumu veiksmīgi piesaistītu kapitālu, ir iestājušies līdz brīdim, kad, protams, sākās kārtējais karš. Un patreiz ir tāda mazliet nenoteiktība, kaut kāda uzņēmuma virzās tālāk, kaut kādi nē, bet runājot par Latviju, jāsaka, mums tas cikliskums, mēs drusciņi ejam pretīm dažreiz tajos gados, kad Skandināvijā nenotiek nekas, mums ir 3 IPO un mēs, teiksim, statistiski izstamies ārkārtīgi labi, un tad ir labi gadi, kad šķietam visi gatavi ieguldīt, bet mums šeit nekā nav. Līdz ar ko mēs nevaram nevaram tā paļauties uz kaut kādu tādu prognozi. Bet jau kā biržas vadītājs var teikt, ka mums ir šogad 2 uzņēmumi paredzēti, kas pievienosies šeit Latvijā. Mums ir 2 uzņēmumi Igaunijā un arī viens uzņēmums Lietuvā, kuri ir procesā, kurš varētu noslēgties līdz šī gada beigām. Par nākamo gadu, jā, es pilnīgi piekrītu komentāram par vēlēšanām, jo tie visi ir ārkārtīgi politizēti lēmumi un grūti kaut ko prognozēt. Ja, es droši vien, ja būtu jāprognozē, es teiktu, ka autoceļu uzturētājs būs ātrāk par Rīgas nama pārvaldnieku, jo tur vēl arī sagatavošanās laiks, un tur novembrī jābūt ir vēl citiem lēmumiem par šo. Tā kā autoceļu uzturētājs, varētu būt tas celmlauzis visdrīzākajā laikā. Bet visas cerības, un es skatos arī LMT virzienā, apvienotā vai kādā darījumā, kur telekomunikāciju uzņēmums pēkšņi kļūst par telko akcionāru, kur nevajadzētu būt situācijai, ka valsts ir 100% īpašnieks. Man liekas, tas scenārijs ir tiešām vissliktākais. Tā kā arī tā apņemšanās kaut kur tas IPO izskanēja, kad tas varētu būt tas scenārijs. Man liekas, tas arī ļoti svarīgi no valdības puses pateikt, ka ja mēs veidojam šādu uzņēmumu, kas ir tiešām ļoti garšīgs investoriem, kad tas būtu arī tas liels un reāls dzinuls kapitāla tirgus attīstībai. Ašerauteņkungs, prognozes riskēsiet izteikt? Jā, ļoti piezemēti, tad nama pārvaldnieks, gatava komanda,
autoceļu uzturētājs, skatīsimies, kā tur tās satiksmes ministrijas nedienas, tā teikt, kā viņi tiks viņām uz priekšu, bet varētu potenciāli būt biržā. Es domāju, ka lielākais stāsts, kas šobrīd, tā teikt, brūvējās, tas ir LMT apvienošanas stāsts, un tur tiešām mēs tā kā gatavojamies to, ka valdībai tas būtu pirmais lielais, tātad lielā IPO emisija, un nu, tas ir tas, kas tiek gatavots, tā kā tas būtu no manas puses. Jā. Zinu, ka tā ir cita ministrija, bet jūlijas izskatās realistisks datums Telija LMT darījumam. Mēs jūs teicāt, ka tur pa vidu nolēmts ir viena lieta, bet pa vidu tur notiek miljonas lietas. Es neņemšos prognozēt. Jūlijā kaut ko vairāk mēs zināsim, jā. Labi, paldies diskusijas dalībniekiem. Arvils Ašarādens, Roberts Idelsons, Liena Dubova, Andris Grafs, Gundars Ruža. Paldies jums. Domāju, viņi pelnījuši aplausus.